daudz novadā neesam. Galvenais jau kāds viņš nav vieglātīgs. Kāds var atlasīties, bet man vienkārši, cik es tur redzu, cik es šeit trenēties, stadionā, zāles. Man liekas, ka tur kādreiz bija vairāk, tieši tie bērni, es nezinu. Tad, kad es trenējos, tas vidusskolas, tad bija tie, kas mēs tur gājam, bija daudz vairāk, tagad tur tukšs, tur nav stadionā, tur vajag, nav nekāda kustība, tur vajag daudz trenētāju. Nezinu, nav kāds atkarīgs sportveids. Ir daudz, dažādi sportveidi, bet tieši tas tā kvantitāte, tiem vieglatlētikām, man liekas, ka nav. Es nezinu, kas tā tik trenēt, droši vien jau vairāk, cik tur tie audzēti, bet salīdzinot ar tiem pēdējiem gadiem, es nezinu, kā tur ir. Mazāk, man liekas, tieši vieglatlētiki. Bet tā, cik priekš manām aizdībām, cik lielam jau inventārs, viss tie apstākļi jau, es domāju, es uzskatu, ka ir ļoti normāli. Viņš aizpats, lai sagatavotos. Teiksim, tad, kad es te mājās trenējos, man pilnīgi apmierina, viss apstākļi, kādos var gatavoties. Mums tagad te, slaidi jāatrovēt nometnēm. Viss, un stadions, kaut kā zāle, tur normāli. Kādu boksnē izlasu, un saistīt uz dēļām? Jā, tad ir tā kā Pilnīgas problēma. Jā. Vai padzirdināsim un trenēties atpūsies? Bija jau kādreiz. Bija kādreiz. Basketbolis kādreiz brauc. Tad augšā bija viss, tas komplekss, tad jau bija viss. Mēs klausamies tos katram iespējas. Tad vienkārši jau, visur jau, tagad jau tās sportbāzes jau visur Latvijā attīstās, tagad kaut kā pēdējā laikā, kā iegājies, tad kāds jauns iet, tur baigi nemaina. Bet, teiksim, jūs Helī tādu, teiksim, padomu varētu būt arī varbūt kādam trenerim, kad vajag labā vietu, tu varētu. Jā, Tādā veidā. Silta vieta. Tu atcerās jau tāpat jau, atcerās jau tie, kas tur ilgākas gadus, atcerās jau tāpat, kad aizputē sports. Būs olimpiets nākošais olimpiets. Tā jau patēļi būs. Varbūt Ingūri uzskatām, ka mēs tā kā bokslēs tā kā teica, tas tā, augtie poli, bet vieglatlētīgi, jā. Man par vieglatlētīgi stēļ man bišķi ir tāds pārdomas, jā. Gods un cieņa mūsu 3 dāmām treneriem, kas mums nodarbojas katrs vienībā šobrīd ar vieglatlētīgas trenēšanu novadā. Bet man liekas, ka mums ir jāplāno un jādomā par to, ja mēs gribam vieglatlētīgi kā vienu no mūsu 4 favorītu sportveidiem attīstīt. Vieglatlētīgi mēdz saukt sporta karaliene. Savukārt pašā vieglatlētikā, kā eliksīrs, ir tāds sporta veids kā desacība, ja, kur parādās viss universālais, ja, ko piedāvā, teiksim, šis sports. Es nezinu to kvalifikāciju un tās iespējas, ja, bet man liekas, ka meitenes, kas šobrīd trenē vieglatlētiku, vairāk ir speciālists tādās skriešanas jomās, ja, un šajā ziņā. Bet iespējas mūsu bāzēs noteikti pastāvēt tāds, ka mēs varam trenēt arī sekmīgi arī tieši mešanas disciplīnas, ja, arī vēl citas lietas, ja, kas lekšanas jau un tā tālāk. Kur tomēr tā ir specifika, kur trenerim jābūt ļoti specializētam. Viss reālākais, manuprāt, ir, ja, tieši mūsu pašu meitenēm, ja, šo papildus kvalifikāciju varbūt apgūt, ja. Mēs meklējam malas kādus, teiksim, tur specifisku trenēm vai kādu, ja. Mēs varbūt to varam. Es nezinu, kāda ir jūsu kvalifikācija. Visur notiekās sports, viss notiekās. Kad ir tā atliekšana, bedra, viss notiekās. Un loži, groži, bērni, tad viss notiekās. Regulāri sardzības, atbraucies sports, notiek, viss rolē. Tā padās
sestdien Latvijas čempions štāprašanā mājā, tā kā es nedomāju, ka mums vēl tā Nav tā jāuztver kā kritika. Tā, tas nav, ka teikties kā pārdomas vienkārši jau uz nākotni. Tiešām, tas nav kā kritika. Jautājums jāpaceļ jau citādākā formā. Varbūt es ne tā labprāt, jā. Jautājums jāpaceļ, tā kā šis puisis, jā, man sauc Ierots Bunce, un es esmu savu dēlu, Valpuku dēlu un Melnu. Viņš ir Latvijas čempions krosā. Viņam pagaidām tikai 15 gadi, jā. Bet es aktīvi piedalos visos viņa sporta gaitās. Mēs arī ar viņa tēvu kopā viņu trenējam, aucinām un tā tālāk vispārīgi. Tad mans viedoklis ir tāds, ka problēma jau nav tajā, ka naudas visi, ka nav bāzi, tad treneris netrenē. Viss notiekās, bet problēma ir tajā, ka bērns nevar noturēt. 14 gadi, 15, viss jau čau. Es teiktu, kāpēc man jāmokās, kāpēc man jānāk uz treniņu, kāpēc man jāiet režīmā? Es varu aiziet iedzert, es varu iet uzpīpēt, un tas nav kaitīgi. Un tad, kad es aizēju, jebkuru sporta organizatoru, un es stāstu, ka mums arī vajadzētu finanses, tas ir tā ir cita tēja, tad mēs sakām, nenodziniet savu puiku, bet piedodiet, kāda starpība, kā es savu bērnu nodzinu, vai es viņu nodzinu, atdodot viņam šņābīm cigaretēm, vai es viņu trenēju. Labi, atbildēt uz jautājumu, ko jūs... Jautājums tāds, ka bērni netiek piesaistīti, tāpēc, ka viņiem nav interesanti, ka viņiem patīk galvas. Kā piesaistīt? Labāk, pa vienu. Kā piesaistīt? Es esmu pēc izglītības arī pedagogs, un es varu teikt tā, katram ir par savu lietu jādara. Ja tas cilvēks netiks par to, ja viņš neies, ja viņš nebūs ieinteresēts, ne tikai atnākot un izdarot vienu to noteikti, es saņemu algu, jo man ir bērni, es izdaru un viss, bet es daru to arī, es zinu, kas notiek viņu ģimenē, es zinu, kas notiek viņu skolā, un es esmu visu laiku ceprunos, es varu viņu ceprunos pateikt mājai. Mājai, tas cilvēks tiešām to dara un dara to. Paldies, par vienu, varbūt māju paturpina, jā, un mēģina arī pieturēties pie tās skēmas, lai mums neaiziet emocijās, bet tā bišķi tādā loģiskā secībā. No emocijās ne, bet, piemēram, par tos pašu sporta bāzi, ja runājam par tālekšanu, par mešanu, tad mums tie apstākļi, līdz kaut vai līdz normāliem, lai varētu trenēties ziemas periodā, var teikt, ir, neiespējami, jo tāpēc mēs arī, piemēram, neizvēlamies, bērns neliekam ziemas čempionātā vai kur uz tālekšanu, tāpēc, ka, mums jau nav kur sagatavot, ir tāpat mešanā, labi mešanā viņš tur fizisko, tur spēku vingrinājumus, bet tā, taisim, vai kaut kāda tehnika varētu, tur jau vajag tīkla zālē, vajag tur dažādas rīks, ka tāpat augstliekšana tur problēmas sagādā, varbūt tagad, ka jaunā zāle, tad varēs to paklāt, tur izvilkt un nolikt, lai tā, un tāpēc jau arī mums varbūt tas vienkāršākais tā skriešana atliek, un arī, lai tos bērns tomēr piesaistītu, tad tā skriešana jau ir tas lielākais, jo tāpēc, ka skriešanā notiek tik daudz pasākumu, arī kas viņus aizbrauc, viņiem ir interesanti, viņi tur aizbrauc, tur ir gan kultūras pasākums, gan pats sports un tā, bet, viņš trenējās tikai, piemēram, tur tālekšanā vai mešanā. Mums arī ļoti maz iespējas par sacensībām tā aizbraukt, jo, piemēram, no sporta skolas mēs pārsvarā braucam tikai uz Latvijas čempionātiem, un arī pēdējā laikā arī nekur apkārt, maz īpaši daudz tādas stadionā sacensības, arī kaut tiešām nav izdarīgi vai kā, jo, tad ja grib piesaistīt tos bērnus un viņiem tas patīk, tad tā skriešana var teikt ir tā skriešana. Man katrā ziņā, man katrā ziņā pārsteidz šeit atnākot strādāt. Kādreiz skaties viens no labākiem stadioniem aizpūt un paskatoties slikto inventāru, kāds tur ir ar atsevišķiem šķēpiem dažiem, kas varētu būt kaut cik normāli. Un paskatoties vēl jau vairāk, kad par visu gadu vispār nevienas vietvētīgas sacensības nav plānotas šī stadionā, izņemot to, ko norganizēja sporta skola un ko norganizēja skolotāji. Un tad es sapratu, ka vietvētika ir nolikta tik dziļā pagrabā, kad vairs dziļāk vairs nav kur.
Un atbildot par tiem bērniem, tad, kad es mācījos, bija 1000 bērnu skolā, vidusskolā, un mēs 2 maiņās gājām. Tagad tūlīt jau varbūt būs zem 500, ja? Varbūt tas neiztur kritiku, protams, varbūt visi tie 500 atrasties stadionā, bet katrā ziņā, domāju, tas mūsu kopīgs darbs ir.